Mani sauc Līve, es atrodos Jēkabpils 2. vidusskolā. Mūsu šodienas tēma ir brīvprātīgais darbs. Es šodien esmu ar Elīnu Ziediņu no Jēkabpils novada bērnu jauniešu centra. Sveiki! Ar ko jūs nodarbojaties ikdienā? Ikdienā es strādāju Jēkabpils novada bērnu jauniešu centrā. Es esmu jaunatnes lietu speciāliste, un manā atbildībā ir jaunatnes politikas plānošana Jēkabpils novadā, dažādu projektu, ideju ģenerēšana kopā ar jauniešiem, arī projektu rakstīšana, īstenošana, protams, arī praktiskas aktivitātes kopā ar jauniešiem. Un, daudz foršas lietas ir manā ikdienā. Jā. Kas ir jauniešu brīvprātīgais darbs un kā tas vispār izpaužas? Jā, brīvprātīgais darbs, es to teiktu, ka tā ir iespēja jaunietim. Tā ir iespēja iesaistīties kaut kādās aktivitātēs. Jēkabpils novada pašvaldībā mums ir brīvprātīgā darba sistēma jauniešiem, kas nozīmē to, ka jaunieši var pieteikties caur mājaslapu. Jaunieši var konkrētām vakancēm. Vakances var ielikt jebkurai Jēkabpils novada pašvaldība. Un tad jaunietis arī var paskatīties, kā viņam patīk šī pieredze un pieteikties vienreiz, pieteikties vairākas reizes un apgūt kaut kādas prasmes caur šo aktivitāti. Jā, un par brīvprātīgo darbu nav tā kā atalgojuma. Kas varētu motivēt jauniešus piedalīties? Jā, man liekas, ļoti labs jautājums. Kas motivē mūsdienu jauniešus, vai ne? Atalgojums nav par brīvprātīgo darbu. Tāda labā praksē nodrošināt, piemēram, transporta izdevumus, siltas pusdienas, ūdeni. To mēs vienmēr mēģinām nodrošināt lielākos pasākumos, kas ir, piemēram, veselu dienu. Bet Jēkabpils novadā jauniešiem ir iespēja tātad gada griezumā krāt šīs stundas, tiek veikta stundu uzskaita. Un mūsu tas nosacījums ir, ka jaunietim ir jāsakrāj vismaz 50 stundas, un tad gada nogalē ir tāds īpašs pasākums jauniešiem, brīvprātīgo godināšanas pasākums, kad pasniedz jauniešiem pašvaldības tādus apliecinājumus, kur ir rakstīts vārds uz vārds, ko jaunietis darījis, kādas prasmes apguvis un norādīts konkrēts stundu skaits. 50, 60, kā nu kuram. Dažiem pat ir rekordi un diezgan daudz tās stundas ir sakrātas, un šo apliecinājumu noteikti var pievienot stājoties augstskolā vai kādā citā skolā, vai kaut kur vēl arī darba devējiem var norādīt, un tas parāda to, ka jaunietis ir bijis sabiedriski aktīvs un iesaistījies vairāk nekā, piemēram, tikai skolas aktivitātēs. Vai ir bijis kāds brīdis, kad jūs brīvprātīgais darbs pārsteidz, un vai tas ir bijis pozitīvi vai negatīvi? Lielākoties tie tādi pozitīvi pārsteigumi, jo mani pozitīvi priecēja, ka tad, kad mēs izsludinām vakances, jaunieši var mājaslapā vienmēr, jaunieši ir pieteikušies, īpaši aktīvi, varbūt tas ir uz pilsētas svētkiem vai kaut kādām citām lielākām aktivitātēm. Katrā ziņā ir vienmēr jaunieši pieteikušies, un šogad mani pozitīvi pārsteidz tas, cik daudz jaunieši ir iesaistījušies brīvprātīgā darba sistēmā, un dažiem ir patiešām ļoti daudz šīs stundas. Manuprāt, lielākais skaits bija gandrīz 200 stundas gada ietvaros. Kas jūs motivēja ieteikt cilvēkiem brīvprātīgo darbu ikdienā? Jā, jauniešiem mēs vienmēr iesakām brīvprātīgo darbu vienkārši pamēģināt. Nav tā, ka katram būtu noteikti jāveic brīvprātīgais darbs, tad, ja viņš to negrib, bet ir iespēja pamēģināt, un es noteikti iesaku sākt ar kādām īsākām aktivitātēm, varbūt 1-2 stundas, un vienkārši pasīties, kā jums patīk. Un noteikti arī atšķirsies brīvprātīgā darba pieredze no šīs sfēras, vai tā būs varbūt jaunatnes joma un kādi projekti, vai tas būs, kultūras pasākums, pilsētas svētkos vai sporta pasākums. Tā kā arī jāizvērtē varbūt savas intereses un kas jaunietim pašam patīk. Jā, labi, paldies. Ar jums bija Līva un Elīna. Paldies, ka skatījāties šo epizodi. Atā!